Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Kas tev ienāca prātā? Šodienas rakstu vieta. Laba lieta ir tam kungam pateikties un dziedāt tavam vārdam, tu visaugstākais, paust rītos tavu žēlastību un naktīs tavu uzticību. 92. psalms, 2. un 3. pants. Šodienas pārdomas. Kad tu šorīt pamodies, kas bija pirmais, kas tev ienāca prātā? Lai arī kāda ir tava atbilde, apņemies sākt rītu ar pateicību Dievam. Pamostoties saki: Jēzu, es tevi mīlu. Es pateicos tev par vēl vienu tavas neizmērojamās mīlestības un labvēlības dienu. Paldies, ka tu esi ar mani. Vēlāk, kad jau esi dienas gaitās, klusi pie sevis turpini sarunāties ar viņu. Pateicies par viņa žēlastību. Iesaisti Dievu savā ikdienā. Zini, ka viņš ilgojas tevi iepriecināt. Dot tev praktiskus padomus un dāvāt negaidīt labus lietu pavērsienus. Bet vakarā pateicies par viņa nemainīgo uzticību. Pateicies arī par to, ka viņš ir nomodā par tevi, kamēr tu miegā atpūties. Šodienas lūgšana. Dievs Tēvs, es tevi mīlu. Es pateicos tev par šo dienu, ko varu pavadīt kopā ar tevi. Es apņemos godāt un slavēt tevi visas dienas garumā, jo zinu, ka tu darbojies manā labā ik mirkli un dari visu, lai es būtu patiesi laimīgs. Jēzus vārdā. Āmen.